Bet te ir vienkārši ārprāts. Katrā pieaugušā vīrietī mājo mazs bērns. Reizes uz jums paskatījos galvu uzreiz. Apakaļ apkārt visu. Viņš tā skatās acīs un atvērtās galvas un nāk virsū ir tas. Uzreiz jāībojas. Brīnišķīgajās latviešu trimera vasaras skaņās mēs esam sākuši savu brīnišķīgo rītu. Vienkārši fantastisks rīts, tā kā reāli vasarā. Pie dzīvokļiem trimeris fonā mauc, dzer kafiju, kurī cīziņu, ēd riekstīgus. Fantastisks rīts reāli, nenormāli karsts. Un vakardien sanāca diezgan labi apdegt. O jā. Un šodien rītīgi vēl klāt. Jā. Man ģīmis un kakls vistrakākais. Kakls te aizmugurīt. Nezinu, kā tas tā. Man pirmo reizi dzīvē būs kakla aizmugurīt. Nu, parasti man ir pleci un deguns, kas nodeg. Bet kakla aizmugur nezinu, kā tas man tā sagadījās, kā vakar pievilka. Bet neko, ko padarīs. Litā ir tāda nedaudz sarkanīga ir. Es redzu rokas un seja. Leciņi sadega, tāpēc bekrakliņš šodien pat šeit nodega abām rokām. Tā mēs lēnām cenšamies nokļūt uz savu mērķi, kas mums šodien ir tālu. 8 stundas jābrauc. Bet vismaz sākums ir ļoti skaisti. Aina viski. Perfekti. Visi ir apdeguši, nerunīgi. Es neesmu apdedzis, ar manīm viss ir kārtībā. Labi. Tur tavs... Es vēl šorīt pasauļojos. Uzņēmu D vitamīnu, es konstatēju, ka ar vakardienu ir par maz. Un vajag vēl maz drusciņu padedzināties. Mums interesē, cik sūdīgi ceļi ir Āfrikā. Ar asām bedrēm tad droši pētiet šo video, jo tie neiespējami pabraukt. Pēc kā Amaroks aizgāja uz 120. Jā, no Amaroks viņam... Tāpēc es vienmēr viņus redzu uz ceļa malā mainām riepas. Es vēl nevienu neesmu redzējis. Kā nevienu, pilns šausmas. Es nezinu, tad drīzāk pa to ceļu nomalu ir labāk braukt nekā pa to asfaltu. Pa to biežu lauku. Jā, pa tiem laukiem ir labāk un ērtāk un ātrāk. Nu, tagad atkal bišķiņ normāls, un tad atkal pēkšņi vienkārši asas bedres pie blakus asām bedrēm. Galīgas šausmas. Es jau redzu atkal, tur ir jau grants jau tāda uz asfaltiņa, tas neko labu nenozīmē, un izbraukātas ceļmalas zāli neaug. Labi, bīsīs pa pretējo. Te būs labāk. Es tā gribu ticēt. Jo! Bez bedrēm. Tas ir vienkārši ar granteni aizbērts ciet. Spēlējam spēli. Tas ir kā Super Mario Kart, ka tev izmet banānu. Jā. Tu centies izvairīties. Tas arī nevar izlemt, kā kur un kā viņam jābrauc. Pēc tev labāk ceļš nekā Rīgā.
Kādēļ tu izvēlējies bietītes? Respektīvi, es šeit esmu ieradies darīt 3 lietas. Slavināt country mūziku, rumu un saglabāt veselīgu dzīvesveidu. Ja jūs gribat dzirdēt paskaidrojumus, kāpēc izvēlējos bietītes, tāpēc, ka es katru vakaru iebaudu pa ruma glāzītei, bet vai mans organisms spētu atkopties un bietītes un manām akniņām pateiks paldies. Bietītes ir vienīgais produkts, kurš visvairāk piesātināts ar kaut kādām tur A, B, kurām tām vielām, kuras patīk manām akniņām. Jūs varat ēst savu nelabo ēdienu līdz riebumam. Es ēdīšu bietītes. Mēs ēdīsim nelāgu. Jā, veselīgs pēkšņi palicis. Mēs iebraucām veiklā, ļoti krimināla pilsēta. Mēs plējām nopirkām ēdienu un braucām prom. Elektrības tur nebija. Jo iegājām vienā restorānā, elektrība tur nav. Negribējās tur neko vilkt ārā, ne maku, neko. Tāpēc mēs ātri nopirkām ēdienu un atbraucām uz nekurieni. Atradām galdiņu un ēniņu. Paēdīs tāpatās ātri. Kvalitāte, vaigas. Mēs braucam no plus 33 grādiem. Mēs braucam, skaista saulīte dedzina mūsu jau piekūpinātās ādiņas. Vienas esi tu, man, piemēram, nav nekās. Labi, jā. Jūs tikko viņu iepriekš redzējāt, viņa kājas. Un tagad mēs braucam. Un mēs braucam un lēnām sāk kristies temperatūru un priekšā ir debesis ar zemi vienā klātnē savienojušās. Zibiņo visu laiku. Lietus gan jau ir spēcīgāks pa spēcīgu. Vismaz mašīna iespējams nomazgās. Miers un āmen beidzot būs. Nevajadzēs kādam maliem maksāt, lai mazgā. Jā, tāds mērķis arī īstenībā. Ja nenomazgās lietas, tad mēlēs mazgās tā vai tā. Jā. Jā. Krāpjām iekšā vētrā. Mūs tikko apturēja Mišu. Apturēja, pareizāk sakot. Kas apturēja? Policija. Policija mūs jā. Es domāju, kas mūs varbūt kāda pelikāns apturēja. Policija mūs apturēja. Tā vajadzēja Labi, turpini. Jā. Parasto pārbaudi tikai. Pārbaudīja dokumentus un viss. Jā, pārbaudīja Mēs neko dokumentus. sliktu neizdarījām. Pārbaudīja naudas saturu makā. Par laimi to Atņēma visu un teica, droši braucat tā. Jā. Jūs redzat to miskasti tur ārā? Gotiņas mielojās tajā miskastē. Un pēc tam tās gotiņas ēdam mēs, visticamāk. Kā baltie turisti. Ko atkal var redzēt. Gotiņas. Laiski starp sūdiem. Jā, un pastāst par to peļķīti, kas tur atpiepriekš. Kroča, te ir tāds atkal kārtējais, nabadzīgāks rajons. Visi dzīvo savās tādās būdās. Un mēs tagad braucam, tur tāds grāvis pilns ar notekodiņiem, netīriem. Vai gulošais, ja kas. Un kas tur 3 puikas. Viens pilnīgi kails kā no mātes miesām maziņš, un otrs vēl bija vismaz apģērbts. Viņi ņurko tajā netīrajā grāvja ūdenī, kurš ir brūns, plus vēl ar varavīksnīti pa virsmu. Mēs iepriekš apstājāmies, skatījāmies uz ūdeni. Šausmas. Un viņš ņurko. Viņš ieņurko. Tur gotiņas bijušas, pakakājušas, viss netīra, ūdens pielīs un šeit tur močājās. Jā. Viņš vēl tur ieņurko burbulīšus, papūšu. Brīnišķīgi. Džaustūbā govs. Rīt tev iespējams nokaus un apēdīs. Jā. Mēs esam kempinga meklējumos un esam iebraukuši galīgā sāģā. Tādas vieglas šoks ir sev un visiem visticamāk. Kur tad mēs te gulēsim? Ja mēs te gulēsim. Jā. Bet
skaisti, tā jau skaisti, nu. Ļoti skaisti. Ļoti Es vienkārši bez vārdiem. Viņš tāds skaistums. Es esmu bijis vis kaut kur. Nu, daudz es esmu Amerikā, bijis pasaulē. Austrālijā. Jā, Skandināvijā, Eiropā, mājas, tur kabata savu, jau zinu visu. Bet tāds skaistums kā šeit, dievīgi. Brauciet, skatieties paši savām acīm. Ir ko redzēt. Brauciet uz šo Quinjigagajulu miestu un baudiet, jums patiks. Kroči, mēs esam atbraukuši uz Wannabe kempingu. Mums te ir kods jāievada. Sanāca. Recepcija tur zem koka kaut kur apgādāja. Tur recepcija zem koka ir, jā. Okay, perfect, will do. Kas te nav perfekts? Tātad, jā, sasniedzam, kaut kur te noparkojāmies. Tā arī viens pie mums nav nācis, neko. Paši savu galvu atradām tualeti un ļoti skaisti ir. Nekā te netrūks, tur ir klintis, tur augšā kaut kāda maz būdiņa, labi, to mēs tā kā neaiztiekam. Un pats labākais ir papagaļi. Mārtiņ, tu varbūt vēlēs papļāpāt ar veciem austrāļu draugiem, jo tā ir Austrālijas papagaļi. Šitais te zilais ar dzelteno, tā ir austrāļu suga. Viņi zina, hello, how are you? What's your name? Jā, what's your name? What's your name? Nu, pasies, cik viņi lieli. Diānas kundze ir turējusi tādus sev uz šitos te, jā, uz rokām ir turējusi. Hello, how are you? What's your name? What's your name? What's your name? Es izdzeršu pudeli ruma un es jūs apēdīšu. Vakariņas ir gatavas. Šis ir jūsu pēdējais vakars, ko jūs vispār piedzīvojāt. Šodien šajā skaistajā kempingā mēs ēdam tādus skaistus lavašiņus. Mēs viņus paņemam, apgriežam apkārt. Maltā gaļa uz lavaša. Maltā gaļa rūpīgi griezties sīpoli. Tad mēs uzliekam sieriņu pa virsu. Un gumtiņu. Piedeg īstenībā. Un, Tieši kā jāfilmē, tā ir piededzis. jā. Šie gabaliņi nebija tik ļoti pierīgās. Un vārciņš pa virsu un aidām. Tad tālāk. Mēs tad paņemam savu lavašiņu. Dodamies uz tādu zviedru galdu. Uzliekam kādu tomātiņu, uzliekam kādu gurķīti. Tā, lai ir garšīgāk. Un pats pēdējais mērcīte, kas jau sprūk pa visām malām ārā. Nu, oj. Griežam uz pusēm. Un vakariņas ir gatavs. Labs apetīts vēlēm. Karsts. Labrīt! Slikts rīts, es jau teicu. Ar sliktu rītu. Tādēļ, ka trauka bija kādam jāmazgā. Nu, nekās. Pohuj. Viss ir izmazgāts. No rīta atnāca saimniecīte ar mums papļāpāt. Mēs viņu visu pasūtījām. Mēs arī ar viņu papļāpājām. Tehnikuma duša. Cik ilgi var noturēt pūšot? Nu, kādu nedēļu stabili. O, Un ja tu eji kaut kur zolīdāk vietu, nu uzraujas smaržas vēl. Es ar tikko nomazgājos. jā, brīnišķīgi. Svaigi mazgājies, bet labi, reāli es biju dušā, tur tā duša ir interesanta. Principā pielīdzinām šeit, meža dušai. Tikai tur bija siltāks ūdens. Bet, Var labāk. var labāk, jā. Ir bijis labāk. Bet tie putni, ka gājām gulēt un no rīta, drausmīgi kaut kāda skaļa ķēršana. Ķērcabāji, Jā. jā, tādi jocīgie putniņi. Nu, nekas. Kurien mēs šodien dosimies?
zilonīšu skatīties. Vārti, jā, tu esi mans gans, tu man atvērsi vārtiņus. Kods. Kaut kā 2 līdz 5 un tad 7. Ja kāds brauc uz šeieni, kādreiz kempots, jums varu pastāstīt, kods ir 2, 3, 4, 5 un 7. Tā ir jūsu laimīgā loza. Ja nu kāds gadījumā brauc, jā. Tur vārti ir Vaļā, tad jau. Nē, ceļos pa Āfriku. Viņiem būdarbi, ir kaut kā dīvaini noorganizēti. Tā, ka viņi kaut ko labo, tur jāsaka pie Luxforu un to gaidīšanas laiks, piemēram, šī vietā plus mīnus 10 minūtes, citai ir pat 20. Sēd un gaida, ka tu varēsi braukt. Un tur strādā viens cilvēks, viens greiderists un viss. Varēju iztaisīt Luxforu, bet viņi jau, man liekas, neuzticās paši sev. Jā, jo viņi jau saprot, ka tur būs sūdi, ja tur nebūs roadblocks. Zini, kā vienā vietā bija Luxfors, bet tik un tā bija cilvēks, kas Bet, jo viņi reku redzēja priekšā tādu ratiņu, viņus atnāks tur tā sieviete no tās būdiņas un aizstums prom. Jo tajā otrā malā arī ir cilvēks, un viņiem par āciju brīvs. Jā. Tur, piemēram, pēdējā mašīna būs Toyota Hilux pelēkā krāsā ar 2 teltīm uz jumta. To besītis. ir, jā. Man starp citu gribējās ļoti atzīmēt. Šeit viņi šitos mikroautobusus, šitādi viņiem izstāstīja autobusu. Starppilsētu, UTT, un viņi visi viņus modificē. Visiem ir subwooferis un vēl šitādas te riepas ar diskiem. Man vietējais šoferītis izkāpa. Viņiem patīk. Ja tu esi šoferis, tad tu cieni savu auto. Tik tīrs un spīdīgs tas disks, kromēts. Viņu kulē visu laiku. Visu Man patīk tie, kas pabrauc pilsētās garām, viņiem vienkārši tāds subis iekšā. Mēs sēžam Hiluxā, vienkārši tādi basi. Iet cauri pilnīgi, jā. Un visi tur iekšā tie čorti vienkārši tur sēž un klausās muzonu. Tu esi starppilsētu autobusā uz aizpildu. Tu nevar izvēlēties, piemēram, kādu mūziku skanēs, vienkārši skanēs un tu... Bet šodien ir īstenībā labs laiks, ir vējš, 27 grādi. Ēnā ir ritīgi labs laiks. Nav tā kā vakardien, tā, ka pat ēnās nosprāgt gribējās. Esam otrajā safārī. Un pats pirmais, ko ieraudzījām, bija gazele, bet tagad jau zilonīši tur 3. O, 4! Pagaidis vēl vienreiz stop. Mēs varam aplūkot. Šeit īstenībā pilnīgi savādāk tā dabas ainava ir. Viņa tāda, viņš dzer ar snuķi. Bet jā, tur pilnīgi viss savādāk. Tie ir tādi krūmi un viss ir izdedzis. Palējām tā lieta sen nav bijis. Tas nav tā kā... Kāpēc šis parks ir ļoti skaists? Tāpēc, ka manā pusē ir dzīvnieki. O, jā! Tas ir jaunums. Šis ir tavs parks. Jā. Šeit mēs varam aplūkot kamuflāžas tehniku, ko ziloņi testē. Vai arī tā ir viņa personīgā garāža. Viņš tur ir iebraucis, viņam tur ir ēniņi, Porsche. Garāža. Tas variants. Jā. Viņš tur sēž un laiski. Var pakasīt muguru pie zariem. Jā, un laiski cenšas tikt vaļā no jebkādas saules apdeguma. Nevar saprast. Ik laikam tur kāds ir dosmīgs un grib tā kā paskriet. Kādu mirkli tā kā nē. Cerams, mums tā neapēdīs neviens. O, te starp tām mašīnām, kur iet tas zilonis. Cūciņas tur tālumā vēl. Kruk. Nē, viņi pieraduši tie ziloņi pie mašīnām, jo viņi jau redz, ka te mašīnas katru dienu ved ūdeni, dzert. Viņš būtu nikans, viņš tur kaut kādas darbības no viņa puses būtu. Viņš ir miermīlīgs. Tur tālu baltas kāpiņas un Indijas okeāns. Mēs varēsim beidzot aiziet, nomazgāties. Ne grāvī, kā tiem Āfrikas bērniņi, bet kā Baltie okeāna sālī. Sāksim ar Indijas okeānu, beigsim vēl ar Atlantijas okeānu.
Tu pazīsti Indijas okeānu un Atlantijas okeānu? Tūliņ tu viņus pazīsti kā Hero, sir! raibu suni. Hero. Tāds mums ceļš uz to kempingu. Šonakt mēs pa šiko esam galīgi nomainījuši apkārtnes izskatu. No sūdiem uz mēsliem mēs esam un safārī mēs esam pārvākušies uz kurortiņu. Uz Jūrmalu. Kur Rallija jumps. Rallija South Africa. Dakar, jā. Šovakar mēs guļam te. Jā, te ir bišķiņ vējains īstenībā. Cerams, ka nenobruks. Nenoēdīs eroziju nos. Nepamodīsimies arī ūdenī. Te jau ir tāds vēss, no tā vēja. Jā. Kas tur pēc tam aizbrauks? Varbūt līdz galam pastīties tur to okeānu. Pat tagad varētu aizbraukt noģumīt. Un tad braukt, cepties un vārīties. Vai ne? Jā, nevar cepties, te nav karsti, te ir vējaini, redzi? Beidzot patīkami. Karoči, mēs ejam uz savu paldvietu. Es esmu ziloni redzējis gan no iekšā, gan no ārpus. Smird jau labi šeit. Zini, kas ir, tas nav zilonis. Man liekas, tas atkal ir valis. Jā, tā ir viņa miesa, ko mēs te redzam. Nedaudz. Esat redzējuši mirušu dzīvnieku? Reku vēl viņa... Jā, kauli. Rekur ir, spura, jā, tas ir valis. Ej, tu dost. Ārprāt. Iedomājies to. Tev ir fotogrāfiju uzņem. Fotogrāfiju. Iedomājies Latvijā šito te redzēt. Šausmas. Mišā kvalitatīvu bildi. Es atkal gāju aiz mišas, es domāju, ka tas ir miša, kas tā bišķiņa smird nav bijis dušā, bet... Baigi. Āfrikas pie okeāna šarms. Sēdētuve, izgāstuve. Iespaidīgi. Nu kāds vācis to visu un te nesis, bet kas te ir? Tur jau kaut kas dzīvo, tāda sajūta. Riepas. Šitas ceļš nav točno uz jūru. Ir. Virziens ir pareizais. Miša nofotogrāfē mani. Šitā ir ekoloģija. Tuvāk nenāc, kur tu nāc. Jūs tikai Latvijā obligāti depozītu punktā nododat visus savus pudeles. Ir īpaši tās, kas ir pludmalē. Ir. Lai ir zaļa pasaule. Te ved traktori, riepas, visu te gāž ārā. Šausmas. Pilnīgs pizģets. Citu vārdu tu tiešām nav. Nu, ķipa nonulējās. Viena valsts visu vāc un koku, cita valsts visu mēslu. Jā. Paskaties! Nu, redzi? Šausmas. Te jau tā kā riepa ražotne, reku kamera vēl ar gaisu pilnu. Bišķi nostāk pāri, lai redz to fonu. Nu, tad mauc tik augšā. Un uzkāps augšā un tur būs tāds apisens, ka nu tikai. Aiziet. Banda no Latvijas. Kurš var ātrāk? Sacensības. Tas cīnās savam čībām. Vēl nav vietas rokās. Litā! Tas tak nav normāli. Do, es tev panesīšu dvielīti. Lai tev vieglāk. Tev jāuzkāp līdz manīm vismaz. Tu... Es nezinu, līdz ceļiem grimstu iekšā. Zini, kas ir labākais? Tā, kad tu uzkāp, tu uzkāp 50 cm un 20, tu noslīdi uz leju pa tām smiltīm. Nāc, reka telīta. Augšā nevajag kāpt. Bet viņas tik foršas smiltiņas siltas. Te visu var redzēt. No, Indijas okeāns. Labvakar un labrīt! Ar vienvārdu sakot. Viņš tāds labi vēss un pat ļoti vēss. Šitais galīgi nav peldēšanas materiāls. Nē, vidējais nebūtu nav peldēšanas materiāls. Kaut kādas medūzes tur vēl ir izskalotas tāpat ārā. Galīgi nav vēlmes. Kā okeāna speciālisti zinām, reku viņa dzīvi, redzi? Nē, nav dzīvi. Ir?
Ir? Kas tie? Kas tie tādi ir? Liemeži jūras. Pasties! Ej, nos, viņi te ir tūkstošiem. Es tikai tagad pamanīju. Un aizspilko. Wow! Ja tu jogurtīs esi? Kāds peldēties? Pasties tev viļņiem! Ūdens ir silts, mums ļoti patika, bet mums ir incidents. Kas tev tur atgadījās? Medūza iekoda. Riktīgi dzeļ tagad. Riktīgi dzeļ. Mēs sakam, ka jāčurā virsū. Tā Es mums arī. seriāls Friends teica, ka ir jāčurā virsū. Pareizi jau ir. Viņš tev jāiet čurāt Mārķiem virsū. Viņš tavs telts biedrs ir. Mārtiņ, es eju čurāt tev virsū! Kā tev ūdens patikās? Tā kā es negaidīju, ka būs tik silts. Man liekas, ka būs augsts sākumā, bet pat siltāks nekā baseinā. Jā, nu viņš ir ļoti silts. Nu, nenormāli silts. Es man liekas, nekad neesmu tik siltā okeānā peldējies. Tā kā, what the fuck? Šeit! Un šeit jūs varat redzēt Latvijas sugas dzīvnieku, kurš ir nometies sev nērtajā pozā un dara dīvainas darbības. Tupeņi šovakar būs. Vārīgi. Vārītie tupeņi atkal. Kādēļ ne ceptie? Tāpēc, ka vienmēr iepasiens ir. Tad vārīti ar siera desām. Mēs kārtīgi izsarsim tos krievus. Tie ir tie, kas ir, tie, kas tur nav vairs. Tie ir atvesti samalti tepat Āfrikā un aiziet aidā. Nu tā. Man būs garām. Garām. Es garām nelaidu pilnīgi neko. Labrīt. Labdien. Es varētu jūs visus, Sen jau diena ir iestājusies. es varētu jūs visus salikt no sākuma un beigās, kā izskatās. Pašā sākumā smaids uz sejas un balta seja. Kas šodien ir 7. diena jau. Sejas ir sarkanas un smaids galīgi vairs nav. Smaids ir nezūdošs. Dosimies uz ziplainiem. Redzēs, ko tur varēs, ko tur nevarēs. Mēs esam kā 4 svētceļnieki uz šīs grēcīgās zemes ieradušies. Un mēs šeit nākam sludināt un sēt tikai to labāko. Kad vajadzēja brālīgi sadalīt pēdējo kumosiņu un ka brālīts aizskrēja pie mātes un prasīja māmiņa, kā tas ir sadalīt brālīgi, tad māmiņa atbildēja, brālīgi sadalīt ir tā, kad tu sev patur to mazāko kumosiņu un to lielāko kumosiņu atdod māsiņai. Un ko izdarīja brālīts? Brālīts aizskrēja pie māsiņas un teica, še, dali! Kā viņš parāda, lūdzu, ar kādām naudas vienībām iegādāsies cigaretes sev? Es visu nakti strādāju smagi. Viņš gāja un lasīja. Bičoja ārā no vietējiem iedzīvotājiem. Tas, ko man melnē visu nakti bija sadavuši. Brīnišķīgi. Tu esi Ko bagāta. tādu naudu darīt? Es nodarbojos ar sportu. Sportisks esi palicis. Ļoti. Es vienmēr tāds esmu bijis, jā. Atšķirībā no visiem pārējiem. Ko mēs telefonu. Ko mēs iesim darīt? Ziplainosim.
Jā, mēs ar trosilu. Par šito pļavu. Jā. Nē, nu cerams, ka viņi mūs aizvedīs, samaksājam 650 viņu naudas. Cerams, ka kaut kur tur kalnos mūs ievedīs. Un tad jau varēs laisties lejā pa ziplainiem. Tad aptuveni līdz Latvijai 10 000 kilometri. Tur var redzēt Berlīna 948. Jā. Un Tad uz to esam- pusi ir mājas. Jā. Vispār smieklīgi, tā pati laika zona ir. Mēs esam tieši pa vertikāli uz Jā. leju. Vai arī tik tālu, bet tomēr tas pats. Tad tu esi gatava? Vēl nē, vēl man kārto. Drīz jau sakārtīt. O, kas Es tas esmu gatava. Un tas Man ir tas, tāds ko nav. tu liksi virsū un ziplainos. Tev būs. Ir. Nu, Mārtiņa, bailītes nav? Nē. Ielai rumu. Pirmās emocijas pēc braukšanas. Ļoti labs. Ir nereāli karsts ārā, bet tas bija ļoti labs. Parādi krēklu, viņš jau tāds viss slapš Man pilnīgi ir reāli no viss visām slapš. jostām. Tur bija ļoti skaisti skati. Mēs braucām pa tādu krauju apakšā upīti un tieši gar mums likās, ka es lieku noberzēšu sānu gar klinti un otrā pusē tas pats. Bet nē, tur viss droši. Jā, bet Tikai tā šauri. sajūta tāda bija. Garākā troses ir 211 metri. Citur kājas citās pa kociņiem. Jā. Ļoti, ļoti forši. Tā, pieliekam rokas klāt. Ralfs un Lita. Blondīne un tumšmats. Tumšais blondīnis. Pieliec roku klāt, Miša. O, ar Mišu mums ir jau daudz tuvāk. Un te pleciņš. Nu, pleciņš arī, jā. Nav pieliec roku klāt. Malais. Oi, te ir konkurence. Bet tāpatās, nu, bišķiņ par 1 gramu esmu tumšāks, iedod internetu. Nu, paskat, cik skaistā vietā mēs tos burgerīšus sēdīsim. Ļoti glīti. Nu jā, lai ir ēniņi bišķiņ. Paskat. Forši, ne? Jā. Ļoti skaisti mums te būs reka viewpoints. Jāskatās uz to tiltu šādi. Ļoti, ļoti garšīgi burgeri. Mārtiņš mūs nokaidināja, tāpēc viņš nesēž pie mūsu galdiņa. Viņš ir atstumtais. Mēs viņu neņēmām bariņā. Mikus atstāpt paļus. Jā, īstenībā ļoti garšīgi. Nevēl sātīgi, taukaini, kā kraz, lai punci audzētu. Jo vajag. Jā, jo vajag bulkošanas sezonu. Ziema, zin kā augsts ārā. 3 nāk, tur jau Jā. teica, ka vajag punci tad. Ārā -30 vai bišķi uzēst. Afrikāņu dāmām patīk liela ceļa. Jā. Tas uzreiz nozīmē bagātību. Jā, ka ir piķis. Bet kā reiz, kamēr runājām šo stāstu, pagāja garām ļoti bagātīgs Jā. vīrelis. Miljonārs. Tas ir pats labākais Āfrikā. Tu atbrauc, nostājies pie pumpja, tev nomazgā stiklu un vēl ielai degvielu. Pilnībā viss ir izdarīts. Tu aizēji tikmēr pastaigājies pa tankštēli, iepērcies, sapērcies, paskaties uz vienu blondu sievieti rozā krekliņā, tev mašīnai stikls tīrs un degvielu ieliet. Staķikam ir no kā mācīties. Hotdogs nav labākais. Serviss ir. Cīcīkāmais nacionālais parks. Un jau atkal visi slāja kājņām kaut kur. Pareizi ir. Vajag tos, burgerīšus bišķiņ nostaigāt. Nevar tā vienkārši paēst un sēdēt mašīnā. Es tev varu pastāstīt tā. Ja tu iepriekš es tev aizvedu uz pasaulē augstāku ūdenskritums, man gribas teikt, šis ir pasaulē mazākais ūdenskritums. Nu, par vēns trumpu tāpat lielā. Lita, tev patīk? Jā, Priecīgi? Jā. Tu esi redzējis okeānu? nē, nekad. Nu, nē, bet šo okeānu tu neesi redzējis. Iespējams, Šo daļiņu nē. iespējams tur tas litrs ūdenis viens ir atnācis no Indonēzijas un tu viņā esi peldējusies. Jā. Tas tik būtu. Vai arī, ja tu tur toreiz iečurāji, tad varbūt te Es tagad ir. varu tagad sajust. Jā, atrast daļu sevis. Ejam ātri peldēt. Miku, uzmanies. Pie tevis nāk kaut ko atņemt. Viņš jau pie tevis pielīda? Jā, es dirsis nobijos. Kur viņš jau blakus? Viņš tā pās, re, kur ir? Re, kur? Re, kur tur tie pārējie guļ, šitais atnāca. Štāds zaļgans, bet tīvs.
mājās. Jā. Ko? Tāpēc, ka tur jau nepaliek slapš, te jau gan jau kaut kāds labs kanoja. Brīnišķīgi. Vai, cik skaisti. Paska. Viņš pa drošo pusi. Mārtiņa pagriezies aiz muguras. Viņa. Šis jau tāds jauneklīgs. Padzersies. Mārtiņa nekusties. Pludmale ir apskatīta, nopaldēts ir. Suspension bridžam pārējais ir pāri. Man sanāca tāds starpgadījums, es tik aizrautīgi peldējos pa to pludmali, vienbrīd es pamanīju, man mazās, peldbiksītes bija aizbēgušas no manī projām. Labi, kad neviens neredzēja, es diezgan prasmīgi līdz viņām aizpeldēju, savācos, un tad varēja turpināties brīnišķīgā pelde Indijas okeānā. Mēs esam laikam atbraukuši uz savu saitu. Mums kur ir kaimiņi, tas nozīmē, ka šonakt netiks dziedāta karaoke. Viss ir pilns ar cilvēkiem. Mēs jūtamies diezgan salīdzinoši nērti. Te atbraukuši cilvēkam milzīgām teltīm. Vismaz Pīle jūtas pie mums ērti. Mikls Sirmais, ko mēs šodien ēdīsim? Šodien mēs ēdīsim nācu uz virtuvi. Te mums ir tiek top mērcīti priekš makaroniem. Tur es vēl piebēru sieru, tā tīra improvizācija. Ejam uz virtuvi. Pagaidi. Tāls ceļu. Nē. Re, kur augšā pīķis, tu neārdi manu lapeni no. Tā, pagaidi sekundi. Tūlīt apmēsīsim bišķi makaronijas. Te viss maizē. Un pats galvenais. Mums ir ribiņas. Siltas ribiņas, jā. Vārās makaroni, mērcīti, tur top salātiņi, džīns. Ir jau tapis, jā, vienam te jaunskungam. Un tās palielam arī ir viss šodienas vakariņās. Starp citu, es gribēju pastāstīt, kad Āfrikā viņi paši, tu pats nelai degvielu, viņš tev tur lej, tur tas čalīts degvielu. Un viņš vienmēr lej tā, ka tev jau līst gandrīz ārā. Viņš līdz pēdējai pilītei vienmēr pielai. Un tad veidojas šāda problēma. Tu kā sāc braukt, tev visur tek dīzels ārā. Es īsti nesaprotu, kas viņiem tā pa loģika, jo mēs ar šito jau esam iepriekš saskārušies. Un iepriekš vēl vienu reizi es viņam teicu, kā viņam pirmais klikšķis bija. Es viņam teicu, pietiks, mums ir dubultais tanks. Un tad tā degviela nespēja aiziet uz to otru tanku tik ātri. Un tad nākas viņam arī bišķiņ lēnāk paliec. Un tad gračs čakars, bet ar to arī jāsadzīvo. No, gatavs makarons? Ali dente. Ali dente. Tā mums šeit izskatās jau pēc nedēļas dzīves. Viss vienmēr krīt ārā jau. No sākuma viss smuki stāvēja. Nu jau pēdējā laikā jau tur kaut kādi maisi, kur ar botām es redzu. Tur vēl kaut kādi maisi. Bet sakārtots, jo es sakārtoju. Iepriekš bija vēl trakāk. Koferis bija šeit kaut kur un šķībi. Tas bija kārtīgi. Tad salikām, lai negāžas ārā. Mans koferis dzīvo mums piesiets pie mašīnas ārpus. Jā, uz ritenītiem Jā. līdz valkā.